Šodien norisinās angliski saucās Talls Eliminator Challenge. Tas ir ilgi lolots sapnis, kas tika realizēts ar treka kausa palīdzību. Respektīvi bija ideja īstenot Latvijā eliminatoru sacensības, kas jau ir diezgan lielu atzinību iegūši pasaulē ar to, ka viņas ir dinamisks. Ir 4 braucēji un 2 labākie tālāk, respektīvi, kad katrā braucienā ir intriga, kur būs tie 2 labākie, kas ies tālāk uz fināliem. Man jau apvids bija pa lielam zināms, kur to dabūt gatavu arī. Tad atbrauc no treka, izdarījām vēl dažus labojumus un esam šeit Talls ezera pakājai, kur ir uztaisīta promenāde, kur būs starts un finišs šim pasākumam. Tikāmies ar vietējiem, kas bija kaut kādas idejas jau salikuši, un tad kopā izveidojām trasi, kas ir 850 metru gara. Sākumā bija vairāk variantu, jo bija garāks, kas bija tuvu pie 1,5 kilometra, bet es domāju, ka pirmajai reizei ir diezgan padaudz kāpumu, un tāpēc pietiks ar tiem 850 metriem. Un trasi ir, teiksim tā, diezgan grūti, jo ir diezgan daudz daļas, kas sanāk pret kalnu. Būtībā starts varbūt nav tik svarīgs. Svarīgs ir tieši pirmais kalns, kurš ir sākās jau no paša ezera un diezgan ilgi iet augšā līdz asiem pagriezienam. Tur būtībā ir svarīgi būt, ja tu esi viens no pirmajiem, jo pirmajiem būs daudz vieglāk izbraukt tehnisko sadaļu ar baļķiem, kas tur ir uz priekšu. Viena no tehniskākajām vietām, jo redzēt, ka braucēji te visu laiku dzīvojās, mēģina testēt, kam sanāk labāk, kam sliktāk. Jo te būtībā ir uztaisīt mākslīgi uzlikt baļķi, lai sabramzētu ātrumu, jo vienkārši lejā ir sliļens pagrieziens. Un tad vienkārši katrs, kā nu kuram sanāk, cits mēģina pārlikt, cits mēģina pārbraukt. Šajā pagriezienā būtībā viss gribēs būt pirmais, bet es domāju, ka būs arī cīņa ar kaut kādiem malkoņiem, iespējams. Pēc baļķiem tas būtībā tāds taisnāks gabals un tikai neliels kāpums. Un tad viņi brauc pa to pilskalnu augšu un tad seko trepes, kas ir, varētu teikt, otrā grūtākā vieta, jo tie pakāpieni nav tīri tādi kā klasiski parastām trepēm, viņi ir diezgan izmētāti un baigi krat pa viņiem. Un uzreiz pēc trepēm bija jāapgriežas pa kreisi, kas arī varētu radīt daudziem problēmas. Uzmanība! Starts! Un vadībā izvarēs vadītājs pārstāvīgi ar protokļos ar priekšos, tad ar vārskārtas kurš līdz patikā ir vēsas sākā, pagaidām mierīgi varēsim ar 4. vietā. No sākuma biju īpaši pārliecināts par tām pāris sekcijām, bet katru reizi braucot aizvien drošāk jutos. Nesadurām attīst, ceļi tā kā nesadurājām īsti. Sanāca palikt aiz borta, tad jau līdz finišam lēnām. Kas notiek, Matīs Prēmeris, ceļšās mēģina rotēt, augstās sveiciens, Matīs Prēmeris, Kristīna Osmane, Oskars Borisnieks, starpcīnieks Turumā. Cīņā, smagā cīņā, šodien paveicās, veiksmi cīņa. Diezgan tehniski, varētu pat būt pasaules kausa līmenī, tāpēc, kad man šogad sanāca 2 pasaules kausos piedalīties tieši šajā disciplīnā, un tur es varu teikt, ka tās trases nebija tik grūtas. Šeit bija diezgan interesanti, dinamiski. Tiešām patīkās. Trases vispār smagi, diezgan tas kalns tāds garš. Beigās jau pašā augšā ir diezgan grūti, lai tā pa
максимāli nobraukt. Трасса очень интересная, техничная. Первый раз в Латвии. Было приятно поучаствовать в такой гонке. Rodam aplausus labākiem čempieniem! Matīs parāda, kādu riteņu jābrauc, lai uzvarētu.